Labdien, Ventspils! Labdien, Ventspils! Tiekamies šajā gadā. Šodien, 15. janvārī, notika pirmā domas sēde. Jāsaka, ka mēs visi gaidījām budžetu, un budžets nav. Jā, budžets nav. Šodien ir 16. janvārs, un visticamāk, ka šajā mēnesī viņš nebūs. Vēl joprojām nav skatīti šie dokumenti. Un nevienā komisijā netiek skatīts atbildīgajā. Jā, un tas visticamāk notiks 5. februārī. Un šeit es gribu dāvināt tiem, kas kārto Ventspils budžetu. Ja tiešām tas darbs, ko viņi dara, viņiem apnīk, tad, ja viņi izdomā kaut ko mainīt savā dzīvē, tad viņi šo lāpstu var dabūt. Es viņiem uzdāvināšu. Tā kā Jāni, Kaspari, ja jums apnīk to, ko jūs darat, nāciet, es jums viņu uzdāvināšu. Jo viss arī nokavēts Liepājā, jau pagājušo gadu apstiprinājumu šeit. Jā, visur. Tas vienkārši liecina, kā mūsu pilsēta tiek pārvaldīta. Bet mums notika domas sēde, mums bija vairāki jautājumi, un Zintara, bija vairāki projekti, kurus mēs... Pirmais bija multimodāls sabiedriskā transporta tīkls Ventspilī, šo mēs atbalstījām. Jā, tur iet par veloceliņu izbūvi, un tas ir atbalstāms, jo tur nāk iekšā trešo personu naudas, Eiropas naudas. Ja, tieši tā, bet te mēs varam mazliet pielikties klāt, parunāt mazliet par to sniegu. Te izrādās, ka tomēr šis veloceliņu uzturēšana 1,6 km aptuveni izmaksā tikai 2000, un ja kā Kausnieku kungs teica, ja kopējās ietu garums ir 300 kilometri, tad principā šādu uzturēšanu, ja to mēs kā pašvaldība rīkot, tad tas izmaksā plus mīnus tikai 500 000. Agrāk varbūt kāds izskanēja to informāciju. Kāpēc Zintars to saka? Tāpēc, ka mums visu laiku saka, ka piegļuvušo teritoriju pašvaldības tīrīšana, tas ir noņemšana tās klaušas no iedzīvotājiem, pašvaldībai šausmīgi maksās. Bet te ir aprēķins, kurš neļauj samelot, kad īstenībā mūs te maldina, kad pašvaldībai tas nemaksās tik daudz, vienkārši nav gribas. Jā, nav gribas, un es skatījos arī tikai par diagonāli, apskatījos, kā mums komunālā pārvalde stāstīja Didis Ošinieks, labiekārtošanas kombināti. Tad viņa tā versija, ka sniegs ir kas ūdens. Zāle ir zāle nopūst un atkritums apūst. Tā kā, principā, tad var nedarīt neko, bet kā jau jūs visi paši varat izvērtēt, ka šis galvenā problēma, protams, mēs visu sniegu neaizēdīsim, bet galvenā braucošā daļa ir tādi kalni katrā galā, un ļoti grūti ir miedarbību uztaisīt ar pretīm braucošo mašīnu. Tā kā, cik es sapratu, arī mums nav tā tehnika, kādreiz bija ar lāpstām, kas to sniegu izveda, un arī kā izrādījās, ko es šitos gadus nezināju, ka tieši nevis kāda Eiropas Savienība liek šos veloceliņus ziemā tīrīt, bet paši mēs esam izstrādājuši saistošos noteikumus. Un tā ir mūsu prioritāte. Mūsu prioritāte ir veloceliņš, nevis gājējceliņš. Bet runājot par to sniegu, dienas atpakaļ Ošinieka kungs ar Gutmanu kungu tur televīzijā sarunājās, un tu jau pieminēji, kad izrādās, ka sniegs jau ir ūdens, un tas izkusīs. Un tad mums nācās klausīties, kad mums ir 200 km tās ielas, un kad jābūt ļoti pacietīgiem, un kad dežurantām ir nopirkts planšets, un kad mazāk tīrot ietaupīsim līdzekļus, un kad traktors vada profesionāļi, un viss kaut kas, teiksim tā, bija attaisnošanās. Vienkārši gribās tomēr arī attiecināt tad uz visiem. Ja jau sniegs ir ūdens, tad neliekat arī tiem, kuriem jūs spiežat tās pieguļošās teritorijas tīrīt. Ja? Jo gal galā jau viņš nokusīs. Pēc tā paša zāles apūs, un arī tad nav pie tādu veidu mēs varam aiziet, es nezinu kur, bet kopumā mums ir 73 km aptumeni veloceliņi. Ja mēs tur daļi, protams, jātīra, kur viņi tikai vienīgie, bet ja mēs ziemā kāds 50 km atteiktos, tad mēs vēl iekonomētu. Ja mēs, kā jau teicu, nevis viņetes, bet lotes izdotu kādu privātajiem, kas pa konkrētu gabalu tīru, tad mēs varētu iekonomēt, viņš uzņemtos gan ietrus, gan ceļus, darbspēks. Kopumā tas ir lētāk un efektīvāk. Efektīvāk būtu darbinieki un vispārējais, un tas būtu arī tāds atbalsts mūsu Zitar, viņa diskusijā pārsteidz, kad redzit tās dežurantiem, nevajag zvanīt, jo zvanot arī visādi nelīdzsvarotie. Es nezinu, mēs arī esam nelīdzsvaroti pēc domām, ja? Jo
tad, kad cilvēks uztraucās un cilvēks zvan, tad viņš ir nelīdzsvarots. Kā jau mūsu domē, tas ir. Jā, jūs iedomājieties, jūs braucat lielā smagā sniegu mašīnu, viņam WhatsAppā kāds raksts, ko viņš tagad griezīs apkārt un brauks tur, kur darīs. Tāpēc tur ir speciālisti, tāpēc viņiem maksā, ka viņiem pašam jāredz. Nav iedzīvotājiem pirksti jārāda, kas ir jātīra. Jā, un nevajag saukt cilvēkus par nelīdzsvarotiem. Un principā, ja mēs atlaistu pāris valdes un gan domas priekšsēdētāju kādu vietnieku un izpildu direktors varu, tad principā šo cilvēku, 3-4 cilvēku augstu atmaksātu amatpersonu atlaišana mums palīdzētu visu Ventspils nodrošināt ar sniegu tīrīšanu, un to nedarīt tikai labiekārtošanas kombināts. Bet tas būtu konkurss, un tur piedalīties un uzvarēt veiksmīgākais, lētākais un efektīvākais. Un privātiem un būt darbvietas, un tā kā šis jautājums ir tāds jārisina, un es ceru, ka nākotnē tas tiks risināts. Jā, tad nākamais bija par projektu Ventspils zvejas ostas infrastruktūras attīstību. Jāsaka, ka tas ir tāds ļoti labs projekts. Iet runa pa ielu, kas ir gar to saucamo zivu kombinātu. Un tur tiks sakārtots kopā ar uzņēmējiem, jo tur nevar pieteikties atsevišķi, tur tikai ar uzņēmējiem kopā. Tiks sakārtot piestātni kārto uzņēmējs, un to ielu kārtos tā kā pašvaldība. Tās arī ir fondu naudas. Un jāsaka, lai izdodas, un kas man tā patīkam pārsteidz, ka pirmo reizi es dzirdēju, ka no pašvaldības ieguldījumam nauda tiks ņemta no ostas maksām, jo, kā zināms, pašvaldība dabū 10% no ostas maksām. Tad beidzot. Jo līdz šim šī nauda netika atgriezta tā pilnīgi ekonomikā. Mums bija viskaut kas cits svarīgāks, skvēri un parki un vēl kaut kas, tad šis ir tas projekts, kur jācer pašvaldība netaisīs lieku birokrātiju, neapgrūtinās ar liekām kādiem infrastruktūras elementiem, bet tas būs tā savienojams, lai netraucētu arī uzņēmējiem darbi, un gal galā, lai radītu pievienoto vērtību un maksātu nodokļus nākotnē. Tā kā mēs šo atbalstam, mēs vienmēr atbalstam uzņēmējus, un tā kā šeit mēs pacēlām roku, un lai jums veicās, izdodās un visu to vietu sakārto. Nākošais bija klimata kompetences veidošanas, izmantojot pārobežu aprits inovācijas īstenošanu. Tas nozīmē to, ka Vizum veiks tehnoloģijas radošas darbnīcas. To mēs arī atbalstījām, tur bija pāris jautājumi, bet tas principā izglītība, tas ir pamats. Mūsu vēlējums bija tāds, ka vairāk tomēr ir jāieguldās izglītībā, nevis dzelžos, un kad tomēr ir jāskatās, lai tie produkti, kas ir tie intelektuālie, lai viņi nonāk līdz gala patērētājiem pēc iespējas vairāk. Jācer, ka tas tā būs, tas ir kopā ar Lietuvu, un tur jau viens otru ar drusku. Jā, un tad bija SIA vats darbības izbeigšana. Šeit ir interesanti, kā mēs visi sākumā nonācām pie secinājuma, ka šo visu organizēja gan pārdošana valde un grāmatveži, kas strādā vatā, bet tad mēs lasījām jau, kā jūs sapratāt, kā pagājušajā gadā Vitoļņa kungam tika piemaksāts 950 eiro tā kā naudas balva, un tad ir rakstīts par regulāri analizējot SIA vats. Tad īsti tā neviens nevarēja saprast, kāpēc SIA vata valdē, kurš to visu dara, bet kurā mirklī tas Vitoļņš, tad viņš esot kādam tur zvanījis. Un tad mēs norādījām, ka principā tur ir vairākas daļas, gan bunkeram, Kālī parkam, nevienam netika izmaksāts šādas prēmijas, un kāpēc Vitoļņa kungam par nodokļu maksātāju naudas vēl papildus pie papildus prēmijas, šī naudas balva nav saprotams. Bet mēs atbalstām. Tas stāsts par to vatu ir tāds, ka tā bija kompānija, kurā piegādāja elektrību brīvostā. Tur bija 2 komerc uzņēmumi un pašvaldība. Nezinu, kāpēc bez domas lēmumu bija pieņemts lēmums pārdot aktīvus. Ja? Tur tas pamatojums, to mēs tikai tagad uzzinājām, tā oficiāli, ka tas pamatojums ir tas, kad iznāk padārga elektrība, tāpēc, kad jāuztur atsevišķi tie tīkli, un cits neviens nevar to nodrošināt. Tagad tie aktīvi ir aizgājuši sadales tīkliem, un jācer, ka uz šī pamata mums kļūs lētāka elektrība. Vistiešākā veidā tas ietekmēs siltumtarifu, un to mēs arī norādījām, jo tur ir pārvērsts siltums pieslēgums. Viņi kaut kad norādīja, ka ir kaut kādi izdevumi pacēlušies, un tā īsti nevarēja tur paskaidrot. Bet galvenā būtība ir tāda, ka siltumam ir jākļūst lētākam, nevis dārgākam. Ja mēs iepriekš runājām, ka siltums ir paredzēts, ka būs dārgāk, tad mēs griezāmies gan pie Vitoļņa kunga, gan pie
gan pie kapitāla pārvaldības nodaļas ar vēlējumu, ka lai strādā par šiem tarifiem, jo gal galā šī vata likvidācijas ietvaros tieks ietaupīts uz nākotnes elektrību tieši Ventspils pārmaiņas katlamājā. Jā, tas ir tā. 5. jautājums. Ventspils valsts pilsētas pašvaldības līdzdalības starptautiskā rakstnieku un tulkotāju mājā. Mēs apsveicam, viss paliek tā, kā ir. Mēs lūdzam, varbūt, ka papildus vēl Facebookā ielikt tās grāmatiņas, kas ir Ventspilī tapuši, lai iedzīvotāji saprot, kāpēc šī rakstniecības starptautiskā rakstnieku un tulkotāju rezultātu. Jā, māja ir, tā kā tur nebija problēmas.